Esam pa ceļam no Rotorostas Taupo apstājušies pie viena madpūla, kas nozīmē dubļu vanna. Šajā dubļu vannā ir kāds 100 grādu temperatūra. Visu laiku vārās dubļi. Skats ir diezgan tāds iespaidīgs. Tur ir ļoti karsts. Kāpēc ir ļoti karsts? Tur apakšā ir karsts ūdens. Kāpēc? Tik interesanti, cik tā zeme ir karsta. Kāpēc karsta zeme? Nu, tā ir. Kāpēc? Sākās. Tikko bija pavisam mierīgs. Pēkšņi uzsakstījās riktīgi augstu. Tas ir Lady Knox geizers, kurš šobrīd ir vienkārši neaktīvs un kūp. Bet noteiktās stundās viņam ir ļoti liels izvirdums ūdens ar tvaiku kopā. Sataisīt soliņu te ir, lai cilvēki varētu sēdēt un gaidīt, kad būs nākošais izvirdums. Šobrīd šeit neviena nav. Nu, kā ir? Nezinu, man iet uz priekšu vai apakaļ, jo ūdens ir karsts. Ko tu stāsti? Tā taču ir upe. Jā, bet tur ir karsts ūdens. Tā ir karsta upe. Jāiet patāstīt. Bet vispār zīme, kas ir upes krastā, ir tāda arī vēstoša par to, ka danger. Jāiet krastā. Tas ir ūdens. Un kas tas ir? Mārita, iet plunčāties. Ui! Skarsts! Vai cik? Redz, jau kas ir cik tu būtas? Izskatās pēc beigās zampas. Ui! Nu, ejat peldēties. Pagaid, man baila. Karsts! Ui! Nu nāc apsēdīt. Peldi? Ui, karsti! Vai! Excellent! Awesome, kā es saku tagad šeit Jaunzēlandē. Viss ir awesome! Esam pie termālās stacijas, kur no tvaika ražo elektrību. Brīdim no caurulēm nāk ārā pazemes tvaiks. Tāda izskatās Vairākai geotermālā stacija no augšas. Apmēram 2000 metru dziļumā ir ieraktas milzīgas akas, kurām nāk tvaiks kopā ar ūdeni uz augšu, un tad viņu sadala. Atdala tvaiku no ūdens, un tad ražo elektrību. Un Vairākai geotermālā stacija ir pasaulē pirmā stacija, kas ražo elektrību šādā veidā no ģeotermiskiem avotiem. Vāros upe un tvaika noplūdes krāns regulē spiedienu droši vien kruvāt.